Bufeti viņu ir uzdāvinājis. Viņi mums pilsētā, man liekas, kādi 11 tie glaznojumi jau ir. Un es smējos, laikam, es pagājuši vasaras pietiekami daudz alu izdzēru tai viņa bufetē, Pludmales kafejnīcā, kam blakus manai mājai uztaisīja. Jo viņiem tai bufetē pietiekami bieži dzied Šota Adamašvilī, kas ir country dziedātājs no Grūzijas. Un tad es eju. Un šī ir viena no tām ielām, kas tajā galā ir ezers. Un tajā galā ir jūra. Tā kā mums te Liepājā mēdz būt. Ar 2 ūdeņiem. Jā. Nē, esmu certificēts gids, bet man ļoti patīk Liepāja. Un reizēm cilvēki pasaka, mēs gribam, lai tu mūs izvedi pa to Liepāju. Parādi savu Liepāju, kāda viņi ir. Tur mums bija tie Krievijas ģenerāla konsulāts. Kā sākās karšā, viņas aizklapēja ciet. Par laimi. Kā es saku, vējš Liepājā vienmēr pūš no labās puses. Pat ja viņš pūš no tās puses, kas it kā ir kreisā, tā vienalga ir labā puse, jo dzintars nāk no turienes. Tā kā tā ir laba puse. Nu, ja pūš no tās labās puses, tad pāvilosnieki priecājās un karosti priecājās. Un tad ir vērts iet uz Kureliešu līdz karostāt. Tas nav mūsu vējš. Jo tad, kad nav ko darīt, vienmēr var pie jūras atnākt un kaut ko jūrai atņemt, jeb pastīties, ko viņa ir izskalojusi vai... Man liek to sajūtu atcerieties, ka jūs tavojāt savu pirmo dzintaru. Jā, jo es no sākuma biju rušinātājs. Cits izsmeļ un tad es izrušinu. Teiksim, dēla tēvs izsmēla, un es biju tik tas rušinātājs, kas rušinājās cauri. Nu, sievas parasti tā sāk. Ķērāji kādreiz bija tikai vīrieši, un tad es pirmo pamanīju ūdeni un ar pliku roku noķēru. Un tad tie pārējie arī teica, nu, tev viņai jātaisa ķeseli, nu, viņa ķērājas. Un uztaisīja sieviešu izmēru ķeseli, un tagad sievas arī ķer. Sievietes paliek arvien vairāk ķērājas. Nu, tad, kad tā, ka pilsētā dzird, kad dzintars nāk un visiem vajag, ir redzēt, ka cits duršlaka atskrien vai aiz upes karot, kad tik būtu ar ko pasmelt, ja, kad nu, nav jau tās ķeseles visiem. Ostas teritorijā un ir bijis, ka, ja ir tas no tās puses vējš, ka kāpj pāri molam un tā iekšpusē meklē un skatās. Un tas arī bija ziemā, kad ir ļoti, viņš ir augsts. Un arī tieši tāpat tas ūdens viņam trāpa virsū, viņš ir apsalis, un tad tu paņem rokās, viņš uzreiz kūst un slapš un mirdzoši. Ir ļoti daudz skaistu, tādu tieši vizuāli skaistu, patīkamu emociju, bagātu brīži. Un vienmēr ir vērts pēc tam, kad ķērājs aiziet un atstāja savu to čupu, ir vērts viņu pārmeklēt. Jo lielāks dzintari nāk no jūras, jo lielāks viņš atstāja krastā. Jo viņš netērēs laiku uz salasīt pēdējo sīkumu, ja, kad viņš zina, ka tur gaida lielāki. Un tad ir tik maz gabaliņi, ka nevar pacelt. Reizāk sakot, tad saka, tāda gabala bija, ka nevar pacelt. Bet tas nozīmē, ka ļoti maz tie gabali bija. Tu vienkārši tik pirstos, pat nevar paņemt. Ot šitā bija. Paldies Jūriņai. Tas arī ir viens, ka ar jūru vajag sasveicināties un paldies pateikt. Mēs šitā jūsu kolēģiem, Francijas televīzijai, pabēra. Nu, tur viņi jau tā kā saprot, ka ir pabērts un viss, mēs ejam jau prom. Un es saku, nu vajag paldies Jūrai pateikt, un tā meitene pagriežās un nosaucās Merci la mer. Nu, mēs ejam prom, bet režisors saka, nu, kad ir jāiet, jānāk apakaļ un ar droniem mūs filmēs. Lai mēs to visu izdarām vēlreiz. Un tad gan mēs jo es saku, nu jāsaka paldies, jo tad nākamajā reizē atradīs lielākus. Un viņa nākamajā reizē mēs nākam atpakaļ un mēs neko nebērām, neko. Un viņa tiešām atrada pati un lielāku. Un tad tā jocīgi, nu, varēja redzēt, ka viņai tā... Nu, ka tā pasaka pasauli ir tuvāk pienākusi, ja tam modernajam francūzim. Un, nu.
Leiši ir liela konkurence. Leiši te ir paretam, un lai cik tas nebūtu dīvaini, viņus var atpazīt pēc 3-stūrainām ķeselēm. Mūsējie visiem ir 4-stūrainas. Un tad, kad redz, ka ir ar 3-stūrainām, tad te jau var teikt nevis labdien, bet labas dienas. Un no leišiem bija interesanti tas, ka es viendien arī redzu, ka leišu mēs runājam. Es saku, kā tad šodien ir? Un viņš ņem no mutes ārā dzintaru gabalu rādīt. Un izrādās, ka viņi lielā, kas ir lielākais, ja, tad to viņš liek veiksmējā izvaigi, ja, tā kā katram ir kaut kāda ticējuma arī. Un viņi jau to ir ar mārketingu izvērsuši, ka leiši ir lielākā dzintara lielvalsts. Un viņi jau nosmeļ to krējumu. Ja, un ka paskatās, viņiem tur vairāk arī ir un vairāk nāk, jo tomēr kurš kāp, tie ir uz to pusi tuvāk. Dzintaram ir kaut kāds savs ražas laiks? Nē, tur ir tā, ka sākumā Dieviņš radīja 2 saules. Un viena tik ļoti iemīlēja cilvēku, ka viņi gribēja nākt tuvāk un dikti tā, ka ciest nevar, ka jābūt kopā. Bet tā nav kārtība, viss deg ārā un te cilvēkiem dumpis sākās, ka pa karstu paliek un kaut kas ir jādara. Un tad, nezinu, kā gadījās, kā nē, bet tā viena saule iekrita jūrā. Vai pat iemetās, vai kā tur bija. Un tā ļoti karstā saule augstajā jūrā sasprāga gabalos, un tā dzintars radās. Un tāpēc tas dzintars nāk krastā tikai tad, kad ir rudenis paliek tumšs, ka tā viena saules māsa rādās arvien retāk. Un cilvēkam paliek arvien bēdīgāk, un spēka nav, un mīlestību gribās, un lai kāds sasilda un samīļo, tad tas dzintars no jūras nāk laukā. Līdz jūrai vienmēr vērts ir atnākt. Un Olavs Gūtmans dikti smuki pateica, kad viņam prasīja, kad var cerēt uz dzintaru, viņš teica, vienmēr var cerēt, jo tas jau atkarīgs no cerētāja, nevis no dzintara. Vai būs vai nebūs. Tā kā cerībām pamats ir vienmēr, bet ir brīži, kad, teiksim, tagad ir krasta vējš, bada vējš, visu dzen no krasta prom. Tā leģenda ir viena lieta, bet otra lieta, tas racionālais skaidrojums, ka, protams, rudenī sākās vētras. Un tā kā Baltijas jūra mirst, ir ļoti liels tas strūdošais slānis, ja, tad dzintaram ir jātiek augšā gan zem smiltīm jātiek cauri, gan arī tam trūdošajam slānim. Tas nozīmē, ka 30-40 metru sekundē vētra vajadzētu. Nevis, ka 15 metru sekundē vējš pūš, liels pūtiens jāaiziet līdz jūrai. Ja jūrā kaut kas ir pacelts, tas pūtiens var piepūst tuvāk krastam, bet vētrām jābūt sākumā. Sākās tas brīdis, ka tu spēji dalīties. Arī atstāt turistu tiesu, ja ka nevajag visu nolasīt, lai pēc pamēr. Es teicu, taisam vecgadu loteriju. Es smēlu, kurš gribēja. Viss, ko paši izrušinās, tas būs jūsējais. Un tad, cik jāmaksā? Es saku, kā jāmaksā? Es saku, visiem prieks, jūra dod, jūs meklē. Un tā bija cilvēki, kas pirmo reizi atraduši dzintaru un, teiksim, tādēļ vien, man kā liepainiekam jau ir ļoti patīkami, ka var parādīt, ko tā pilsēta vēl var iepriecināt. Ziemā ir dzintara laiks, bet ir ļoti ātri tumšs. Kā tad es kaut ko ieraudzīšu? Es saku, tad ar ultravioleto lukturu, jo dzintaram tad nav izredzes. Viņš fluoriscē pretī. Viss ir tumšs, viss ir melns, dzintars fluoriscē. Un tad ir tādas citas jūras zāles, tagad tādas sarkanas ogles gailu. Cits atkal kāda veca asaka zaļa mirdz pretī. Pēc lielām vētrām, ja tā jūra ir saduļķojusies, tad zivīm aiziet ciet žaunas ar smiltīm. Ja ir beigtas zivis, ir kājas un vārnas. Ja putni ir, tas ir viens no tādām labām zīmēm, ka tātad tā vētra bijusi pietiekami stipra. Kur ir viens maziņais. Šis ir šņabļa izmērs. Kad salās 50 gramu šitādas, tad var apliet ap puslitru šņabļu. Puikam, ka kakls sāpēja, tad mēs no ārpuses smērējām, ja rokas samocis sāp, tad arī var smērēt no ārpuses, noņem iekaisumu, jo šņabis vēl ārā dzintarskābi, kas ir ļoti labs pretiekaisumu un tāds vispārējais stimulējošs. Čau! Pa savu zem meklē. Kur ir, tur jāmeklē. Starp citu, mēs atradām. Jūra zina, kur es dzīvoju, manā ielas galā bija nolikts, nemaz nav tas mazākais. Vai.
Kristīna nogāž atkal. Cik smukiņš, vai ne? Nu, liels var iesiet. Jā, tev jau vien vairāk tās idejas. Es pat brīži nevaru saprast, tu esi Gruzijā vai tu esi Liepājā? Es aprīļa sākuma atkal braucu prom. Nopietni? Nu, valodas iemācīsies? Nu, cota. Cota. Višķiņ. Man jūs joprojām uzrunāt kā kolēģi žurnālisti? Nu, mēs jau te koķetējām, ka bijušie nemēdz būt, ja, kad brāļi, kolēģi žurnālisti no mani Facebook joprojām barojās. Man tā žurnālistika ir tikai tik daudz, cik sociālajos tīklos reizēm uz kaut ko tomēr nenovaldos un kaut ko pasaku. Kāpēc to kā maizes darbu metāt pie malas? 2 gadus apmēram tā doma man brieda, bet es kaut kā vientuļi sajūtos, ka nevienu citas tā nevar uzkurbulēt un aizraut. Ka, vajag taču rakt ar lielāko lāpstu, lai neviens nevar mierīgi gulēt no priekšniekiem, nezinot, ko mūsu avīze nopublicēs. Ja. Tā arī tas viss sākās, jo es aizgāju pilnīgi prom. Man nebija nekāda varianta, ko es varētu tālāk darīt. Aizgāju uz bezdarbniekiem, laikam pie psihoterapeita, jo neko citu prātīgāku tajā pirmajā brīdī tur nepiedāvāja. Pēc tam bija grāmatvedības kursi. Ja. Ja mēs katrs tad bišķiņ gruži savācam, tad tā jūra arī paliek tīrāk un tā pludmale. Šodien, kad jūs gājāt uz jūru, pa ceļam arī Liedegā jūs salasījāt neskaitāmas drazas. Tāpēc, ka ja es to nepacelšu, tad visticamāk neviens cits to nepacels. Un pārējie redzēs, ka ir netīra pludmale. Jo man ir tāda sajūta, tas varētu būt no grāmata Terijam Prečetam bija tāda par Tifānijas melgu, brīnišķīgas grāmatas, ja, ka es pieskatu savu vietu. Es pieskatu savu sienu, vispirms jau dzīves vietu, tad te ir siena tirgus tūmā, ja. Un, protams, tik cītīgi es nevaru pieskatīt visu Liepāju, ja, bet tas attiecas arī uz Liepāju un uz Latviju. Tā ir mana atbildība. Tagad ir tāds populārs sauklis, man Latvija, man atbildība, bet, ja tas nav saukļa līmenī, tad es domāju, tā ir ļoti laba praksa, kā katrs var to īstenot savā dzīvē. Tur kādreiz bija sieviešu cietums šitajā mājā. Latvijas laika. Un ap Čakstas laukumu vecās kazārmas. Tur bija kādreiz kazārmas, un tur bija prieka mājas stūri, Vārtas ielas stūris. Meitenes augšējos logos sēdēja un aicināja klientus. Tāds dzīvelīgs tas rajons ir te. Pēc idejas tā arī bija, ka es gribēju taisīt kaut kādus jēgpilnus amuletus. Man 2 dēli, lai puišiem ir kaut kas arī, ar ko rotāties. Un tāds ar nevis vienkārši rotāties, bet tā kā ar tādu dziļāku domu. Un tā es sāku. Mājās bija dzintars, neapstrādāts. Man uzreiz bija skaidrs, ka es neko viņam negribu darīt, jo man viņš liekas brīnišķīgs. Un pirmie mezgli bija briesmīgi. Kāpēc jūs negribat to dzintaru apstrādāt? Slinka. Paņemt to dimantu un uztaisīt par briljantu. Pirmajā publiskajā izgājienā man tā arī bija viena kundze, kas ir klasiskā dzintara apstrādātāja, teica, ka savāca savu diletantismu un tinies mājās. Tā nedrīkst darīt. Es saku, man ir amuleti. Jo, teiksim, katrs, kas pats ir atradis dzintaru, ja, tad liekas, ka viņš ir brīnišķīgs. Es zinu, kāds ir mans dzintars. Un to aiznes meistaram, viņš uztaisa apaļu bumbiņu un izurb caurumiņu. Un viņš kļūst par tādu pašu bumbiņu, kādas ir miljonus citas bumbiņas. Jā. Šeit ir, teiksim, tas speciāli uztaisīja lielāku, ir bilde, kur ir cilnis. Un kā viņi paši liela daļa gruzīņi teica, mums ir nacionālie ornamenti. Es saku, bet vai jūs redzat, ka tas ir nevis nacionālais ornaments, bet tas ir mezgls tur? Teiksim, un šis ir viens tāds, kas ir, kur pamatā ir Samebes katedrālē. Tas zaļais būtu tas Samebes mezgls, ja, bet, teiksim, man ļoti patīk astoņnieki, un tad es ar oranžu esmu ielikusi
arī astoņniekus. Un šis man tapa, īstenībā šeit arī pamatā ir, redzēt, ka piķis kasti īstenībā ir kantaini. Šis pamata elements ir no tās Gruzīnu Samebes katedrāles, bet šeit pilnīgi nejauši, tā kā viss manā dzīvē ir salicies, ka sarkanais ir 2 reizes platāks par balto. Jā, un tas man bija tāds veltījums it kā Latvijai un Gruzijai kopā. Tas, ka mezgli var būt arī tīri kā tāds kompozicionāls risinājums uzdevums, jo sienot mezglu, tu strukturēji kā no haosa, no kamola, no striķiem, kas ir pilnīgi tādi visādi, tu izveido savu kārtību, savu ideju. Nu, šī ir klasika. Tie, kas sien mezglus, un pasaulē ir arī mezglu sējēja ģilde, ja, tad šis ir no viena Skotijas skapakmens arī rekonstrukcija. Tāds slavens pītenis. Tā kā mēģinu parādīt, lai cilvēki, kuri domā, ka viņš jau nav nekāds rokdarbnieks, es nemāku tamborēt, es nemāku adīt, bet varbūt tu esi mezglu sējējs. Ja, ir ļoti daudz un plašs un radošas lietas, ko var darīt. Īstenībā ar mezglu katram cilvēkam dzīve sākās, jo pārsien mezglu nabas saiti. Tas nozīmē, ka mezgls ir ne tikai tas, kas kaut ko savieno, bet mezgls ir arī tas, kas tev padara patstāvīgu. Un ja uz to tā skatās, ja, tad man liekas, tuvojoties viss tagad lielā modē ir gatavoties apokalipsei un nebūs elektrība, ja, nu ko tu darīsi? Nu, es ciešu mezglus. Būs ko darīt kādu laiku. Kā tā Gruzija jūs dzīvē ienāca? Viens no ļoti nozīmīgiem cilvēkiem, kas arī to manu saprašanu par mīlestību un kaut kādām dzīves vērtībām ir licis, ir Boris Grebenščikovs, ko es klausījos kādreiz. Ja, un tagad arī ļoti, ļoti maz, jo man ir grūti dzirdēt krievu valodu pēc pēdējiem notikumiem, ja, cik tas viss ir skumji izvērties. Viņš sarakstīja dziesmu, kur piedziedājums ir gruzīniski. Un es domāju, interesanti, ko viņš tur dzied. Nu, ļoti skaista dziesma, fantastiska dziesma, ko viņš tur dzied. Un es aizēju uz to mezglu nodarbību, un tur pirms mums izrādās ir brīvprātīgais no Gruzijas. Un, kā es smējos, labāk satikt Levanu nekā Alzheimeru. Un viņam ir gruzīnu valodas nodarbības. Un es uzreiz uzmetos virsū, es saku, vai jūs man nevarētu iztulkot, ko tas Grebenščikovs tur dzied. Un viņš palika uz manu mezglu nodarbību, un es pēc tam aizgāju uz gruzīnu valodas nodarbību, un es ieraudzīju, pirms tam man nekādas. Un tas kaut kā tik neizprotam atkal saslēdzās, ja, kā es sāku mācīties gruzīnu valodu. Jo es skaidri zināju, ka man jāizbrauc uz Gruziju, bet es negribēju runāt krieviski tur. Tāpēc man vajadzēja kaut kādas pamatas apgūt valodai. Un es aizbraucu, un viss ir ļoti skaisti un interesanti un brīnišķīgi. Un tad es arī ar viņiem mēģināju iestāstīt, ka jums taču mezgli ir tajā identitātes pamatā, jo, ja jau nav Marija, jums to krustu gruzīniem pirmo iedeva sasienot vīnogulājus ar saviem matiem. Ar kādu mezgli viņi sēja? Tātad tur ir mezgli iekšā gan te jūsu kristietībā, gan te jūsu ornamentos. Un tad man parādīja klosteri, kur tās mūķenes ir tās, kas sien mezglus tādas aprocītas ar tiem mezgliem. Un es ar māsām aizgāju un izrunājos, un tā viena teica, un es visu šo viņām stāstu, viņa saka, jā, man arī bija aizdomas, nu tādas, un man tik nebija nevienam, kam pateikt, ja līdzdalīt to, kad patiešām ar kādiem mezgliem, tad tā jaunā Marija sēja to. Jā, sākumā tas bija vairāk vai mazāk tomēr tikai tas tīkla motīvs, kas izskatās tā kā jau dzintars noķerts tīklā. Tad, kad es sāku izmantot citus mezglus, pievērsos kāpslītim, arī tie raksti sāka paši tā kā veidoties. Pirmais bija, kas nostājās Dieva trīsstūrītis. Augšā ir dimanta mezgls kā bezgalīgs pinums visapkārt, lai kā dzīves enerģija iet uz riņķi visu laiku, kas augstāk zemāk, bet nepārtraukt. Šeit var redzēt, ka ir Dieva trīsstūrītis no abām pusēm. Pamatnē ir 8 mezgli, kā vēl viens tāds bezgalības simbols, tiešām tādai bezgalīgai aizsardzībai. Nākamā atnāca, kā es to saucu, ar Dievu uz pusēm, kur paliek Dieva zīme no vienas puses, bet otrā pusē ir Jāņa zīme.
cilvēka zīme. Un tas nav domāts ar Dievu uz pusēm kā pliks pa nātrēm kuļās, bet Dievs, lai dara to, kas viņam ir jādara, bet cilvēkam ir jādara tas, kas viņam ir jādara. Un šeit pamatnītē sanāk 6 mezgli, kur 6 ir kā veselības un veseluma skaitlis arī. Tad viens no mīļajiem motīviem ir spārna motīvs. Šeit ir ar 0,8 mm aukliņām. Man, protams, patīk, ja tas ir ar pusmilimetra aukliņām, tad pat var teikt, kā uzstīgots pilnīgi, jo viņš ir ļoti stingri jāsavelk, un tad sanāk tā kā, spārni ir, protams, simetriski no abām pusēm, jo ir vajadzīgi 2 spārni, lai lidotu. Tieši tāpat kā ir tiesības un atbildība, tā ir brīvība un pienākums, un viss parasti pa pāriem ir. Un tad tas dzintars nostājās ar kājām gaisā, šis ir ar pusmilimetra aukliņām, un tad man dikti patīk tas moto nāk tam rakstam, ka tad, kad viss liekas ir savērpies, sagriezies kājām gaisā, īstenībā tad tikai viss ir nostājies savās vietās. Pats vienkāršākais dzintars aukliņās ar slīdošiem mezgliem, tu uzliec uz rokas, un tas ir vismazākais, kas tev aizņem kādu vietu. Tādas var salikt. Pēc tam cilvēks saka, nē, man vajadzētu kaut ko tādu tā kā brangāku. Labi, es varu uzmezglot. Bet tas tik ļoti sievišķīgi, varbūt tomēr ir kaut kas vīrišķīgāks un lielākai rokai. Nu, ko tad tur vīrietim tādu mezglotu mežģīnīti un viss? Nu, labi. Tad es sāku iet pie ēdām klāt. Lai tad ir patiešām vīrišķīgi, lieli un kārtīgi. Jo galu galā dzintars tomēr arī ir vīriešu amulets. Un interesanti par tiem pinumiem ir, parasti man bija viena ādas sloksnīte, ja tur piesiets varbūt sāni klāt, bet tad, kad mūsējie tika tajā hokejs bija tas slavenais, ja tas viens gads, un tad te ir 4 sloksnītes un ir 4 dažādi pinumi, jo ja 4 komandas iet uz pusfinālu, tad viņas dažādos kombinācijās tur var salikties, un tam es gaidot hokeju, man visādi varianti tiem pinumiem radās. Kad tur citi par cenām kaut ko sāk teikt vai ko runāt, un ka vai tad dzintars tik dārgi maksā, un tad es tā bikli mēdzu teikt, ka, ziniet, vispār jau es tie dzintaru netirgoju. Nu tā, ka kilogramos vai gabalos, ja, ka īstenībā jau tur tā kā manas autora darbs, ziniet, tā kā tiek siets tas dimanta mezgls, kas ir tur. Jo katram amuletam, viens no amuletiem ir princips ir arī tas, ka ir nepārtraukts aplis apkārt. Dzintars iet, ka man nodila nagi. Jo, teiksim, viņa pastumšana vietā notiek ar nagiem. Man īkšķu nagi nodila līdz pusē. Tagad man, protams, ir profesionālie nagi. Un jums jau ir kaut kādas savas attiecības izveidojušās ar dzintaru? Jā, mums ir diezgan tādas, kā izlīgas attiecības, es teikšu. Es aizgāju, kā saka, tam man bija sirdī cits kāds dikti liels sānsolis, un dzintars apvainojās uz mani, un es kādu laiku vispār, viņš man nedevās rokās, un es viņu nevarēju iesiet. Un tad es sāku viņam labināties klāt, un atkal mēs tās attiecības sakārtojām, un man atkal pa laikam prasās viņu iesiet. Bet tas dzintars man ir aizvedis pie mezgliem, un samierinājies ar to, ka tas nav tas pirmais vairāk. Teiksim, arī, jo vairāk es sienu, man vairāk gribās pasaudzēt rokas un acis, un es mazāk eju pie jūras ķert. Un nav tā, ka dzenās, ka tik katru dzintaru gabalu noķert un ka tik viss būtu, ka tik man būtu ko iesiet, ja tāds rāmums ir iestājies. Dzintars ir jūs kaut kāda meditācija? Dzintars ir ļoti labs tādā ziņā, ka par meditācijas sakarā, ja uznāk kaut kāds kreņķis, ja, tad dzintaram ir cik 80 miljonu gadu. Tad es parasti saku, paņem savu dzintaru rokā, ja, un padomā par to kreņķi, un 80 miljonu gadu pretī. Ja.
Varbūt nevajag 80 miljonus, ja es pat 1 miljonu īsti tā nevaru apjēgt, bet, teiksim, kas būs ar tavu kreņķi pēc gada, pēc 2, pēc 10 gadiem. Jo man liekas, ka latvietis ir tāds praktiski meditējošs. Viņš nevar uz nabu skatīties un domāt par dzīves jēgu. Ja? Tā kā brīžiem apsmēja, ka indiešu joks skatās uz savu nabu, kamēr dvēseli iznāk ārā, un tad viņi abi aprunājās. Pirmkārt, latvietim vajag kaut ko darīt, kas ir praktiski. Tad es varētu drīzāk teikt, ka man meditācija ir siešana. Tagad būs tas galvenais brīdis. Dzintars iet mājiņā. Kas ir veidojis jūsu dzīves vērtības? Ļoti fundamentāls jautājums. Es varētu mēģināt kaut kā ar līdzībām iziet no situācijas. Katram ķirbim apakšā ir sava sūdu čupa, kur sūds, mēslojums šī vārda dižākajā nozīmē, bez kā tāda dzīve nepastāv. Un līdz ar to, teiksim, arī manam ķirbītim apakšā tur tāda branga čupa, ja no kā tas ķirbītis tāds smuks un apaļš ir apvēlies. Un tur ir ļoti daudz un dažādas lietas. Man liekas, tas vispirms ļoti liela vecāku mīlestība, ja, ka es juties tik mīlēts bērns, ka man ne pa ko citu laikam nav bijis īpaši jākreņķējās, ka tu dzīvo un priecājies, un labi mācies, un centies sevi nodarbināt. Man patīk Omans teiktais, ja, cilvēkam vienmēr ir jābūt grāmatu, ko lasīt, un rokdarbs, ko strādāt. Un viss lielā dzīves māksla. Jūs vadāt onkoloģisko pacientu atbalsta biedrību. Man piedzima otrs dēls, un man atklāja vēzi. Un teica, iespējams, tās grūtniecības to ir veicinājusi. Un esmu viens no tiem gadījumiem, kas ir veiksmīgi izārstēts. Nu jau ir 20 gadi pagājuši, ja, bez jebkādiem recidīviem, bez nekā. Un līdz ar to tas ir tāds, man liekas, ka pienākums, ja reiz ārsti to var izdarīt, ja reiz var cilvēku izārstēt, ja, tad par to ir jārunā. Jo, ja neviens neteikt, ka es esmu tas, kurš ir veiksmīgi izārstējies, tad tā arī viss paliks tajos šausmīgajos stereotipos, ja, kad, kā tu saslimsti, tā raksti testamentu, jo 2 nedēļas, mēnesis droši vien tu tūlīt nomirs. Ja, un, kā tur bija, vēl kalpa, vēl dzirnavās, tur bija tas, vai tāpēc mums zēģeles jāpārdod, ja vējš vairs nepūš. Vajag vienmēr mēģināt darīt kaut ko tādu, ko tu vari izdarīt. Man liekas, ka viss ir krietni vienkāršāk, ka tu dzīvo un dari to, kas tev patīk, un kas nāk pašam pa labu, un kas ir citiem par labu, un tā dzīve notiek.